9:45 minūtes ķeramies klātiem melnā humora topa 6 annalēm. Izdalām akselbantes, lampastus, uzplečus un goda zīmes koristiem, jā? Tā, koru satiksmes drošības dienas, atbild par satiksmu uz estrādes un aizkulisēs. Jā, ļoti svarīgi. Es esmu redzējis, kā tas notiek ļoti filigrāni. Koru obersturmband fīrers. Ko viņš tieši dara? Nav svarīgi. Tā, Eģis tiek iesūtījis, ka saviesību kulta un gultas priesteris. Dirvei, tas ir diriģenta vietas izpildītājs. Kādreiz, ja nu vajag. Ja. Viņš var arī pārgrimēties, nogrimēties, krist un kaskadierēt. Izrādās, ka katrā korī pa kādām veterinārā ārstam, jā? Tad kora es atvainojos. Arī veterinārā ārsts arī ļoti labi. Kādam līdzi paņēmies suns, kurš ar dziedā. Nē, vēl ir arī kora veterāns. Izrādās. Vienkāršosim. Kora veterinārā ārsts veterāns, ja? Un kora rezervists balss. Tas ir sēžas balā sēž. Un ja kas ģībienas, ģībeklīts uznāk, zin. Ģībeklīts var uznākt no jauktā kora bende, esot, ja, tas pārdienās sievietes, nepārdienās vīrietis. Kas slikti dzied? Tavo. Brīt vai pagorlivka loģēts. Atraugists santehniķis. Egons atsūtīs mednieks un traperis, drošā rīkla koristu draugs. Koru zemē toņi esot basmači. Zintra korista būdam zina, acīm redzot, mēģinājumu kavētāju, delegāciju un delegācijas vadītājs. Viņi bailes, viņi nāk bariņā. Un tā ir delegācijas vadītājs, pilnvarotais. Sekstants. Sekstants ir tāda vieta korī, ja? Intīmo jautājumu konsultants korī. Ausma atsūtīs godu nosaukumu Misters Bemols 98. Spēja viens pats pacelt katru noti par pustoni. Viens tā viss uztais, jā. Tā, koru unterdravnieks, jā? Tas ir cilvēks, kurš zina, kā ar koristiem, tāpat kā ar bitēm nekad neko nevar izzināt. Tādēļ viņš ir vajadzīgs. Unterdravnieks. Ātrās reaģēšanas tenoru grupa. Viņi uzreiz var, ja kas momentā pie basiem piemesties. Nē, tie tenori. Tie ceļ augšā. Tas ir ļoti labs ātrās reaģēšanas tenoru grupa. Kora šamanis. Tas ir atbildīgais par lietus aizbaidīšanu. Infrasarkanais bass un ultravioletais soprāns. Tādi divi ir, jā. Silvija atsūtīs kora civilās aizsardzības dienas cīņai pret paģirindīgajām elpām mēģinājumu laikā. Koriem esot vajadzīgs balss elastīgo saišu masieris. Kora inkasators savāc tribīnēs tukšās pudeles. Tie uz sabiedriskiem pamatiem, un tie var nebūt koristi vispār. Altmirālis līdzvilcējs. Tas tā kas, Altmirālis, jā. Navigators, tas, kurš pēc bankēta aizved visus uz ģenerālu mēģinājumu vietu. Tas arī smalks vīriņš. Misiņš, tas pūtējiem tauras un pogas, jā, tur misiņš tāds ir. Viņš ir gan uz kuģiem, gan koros, jā. Balsu brāķeris, jeb jauktā kora stividors. Balsu brāķeris, jeb jauktā kora stividors. Uģis atsūtīs dekoratīvais mutvārstiķis. Tas vienkārši. Viņš tos labi marķē, viņš zina, kas pēc kā seko, kurš vādīč. Šitā, man liekas, ir dziesmu vārdu slepen padomnieks. Es pasaka priekšā, kāda ir. Jā, viņš vienīgais zina tekstu no galvas, jā. Dita, kora brandmajors, kurš rūpējas, lai vīru kora pīpētāji nenosvilina priekšā stāvošiem salmu cepurs, kad birdina tur pelnus. Galvenais toreadors cīņā ar sieviešu koru viņš metās. Paldies!
Nu, viens te ir, bet to es negribētu nolasīt. Tas tāds tik smieklīgs Raimondam ir sanācis. Nē, to ne. Diriģents, jā. Nu, ko ātrās reaģēšanas tenoru grupa. Nu, tas ir, to vajag, jā. Igors šodien to izcēlies. Viņiem patīk zeltanas beretītes. Zeltanās beretītes, jā. Zeltanas salmu beretītes. Un te zvaigznes, viņiem tāda noštatslēga, zin? Kaut kas viņiem ir tur, jā. Bet, nu, ļoti labi. Igoram liels paldies. Viņš par to saņem dubultu kaseti, jā. Ar visu iepriekšējiem dziesmu svētku ierakstu. Klausies, tā noštatslēga apījusies apkārt zobenam. Jā. 9:51 minūtes šajā trešdienas rītā. Mums nav kāda ekstra informācija priekš BNS? Bija. Protams. 1. jūlijas ekstra informācija atgādinot visiem, ka šodien Imants, Rimāns, Ingars un Intars ir tie lielie cilvēki, kur vārdiena ir arī jāsvin.